Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Raidījums Laika zīmes turpina savu skanējumu un kaut arī pēc nedēļas, bet mēs esam priecīgi par Dieva žēlstību, ka varam būt kopā un lasīt. Un šodien noslēgt Jāņa 1. vēstuli. 5. nodaļu lasīsim sākot no 16. panta. Studijā sveicinu Latvijas vasaras svētku draugu apvienības bīskapu Jānu Ozolinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu emeritus Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Rīgas Meža parka un Baldonas evaņģelisko luterisko draugu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti. Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku Rīgas Mateja draudzes mācītāju Pēteri Eisānu. Sveicināti. Ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu, un viņš tam dos dzīvību, proti tādiem, kas nedara nāves grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdzu. Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks. Mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu. Mēs zinām, ka esam Dieva un visa pasaule ir grimusi ļaunumā. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso. Un mēs jau esam patiesajā, viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargieties no elkiem. Maz esam runājuši par nāves grēku, un šodien ir tā rakstu vieta, kur apostols piemin nāves grēku. Un, protams, daudz esam runājuši vispār par grēkiem. Jāni, došu tev vārdu. Par nāves grēku? Par nāves grēku. Jebkurš grēks nes nāvi. Tas ir pirmais jāapzinās. Jebkurš grēks nes nāvi. Ja nav izsūdzēts. Ja nav izsūdzēts, bet ir lieta, ko sauc par nāves grēku. Par to ļoti daudz strīdās, domā. Bet, lūk, Jēzus teica dažas lietas, es te jau šķīru vaļā, jau to rakstu vietu, kur ir rakstīts par to, par šo tiem grēkiem. Un tur tas ir rakstīts, teiksim, Mateja 12. nodaļā. Mēs varam lasīt, ko Jēzus saka. Un viņš saka 12. nodaļa 3.2. pantā. 3.1. Tāpēc es jums saku, katru grēku un katru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēka dēlu, un tam tas tiks piedots, bet kas, ko runā pret svēto garu, tam tas netiks piedots ne šī, ne nākošā laika. Tāpat tas ir atkārtots vēl arī Lukas evaņģēlijā. Ebrejiem ir sacīts par tīšu grēku, un saliekot to kopā, mēs varētu teikt tā. Tas varētu būt tā, es apzinos, ka tas ir svētais gars. Es apzinos, ka tas ir svētais gars. Tas nav tā, ka es domāju, ka tas nav svētais gars, bet es apzinos, ka tas ir svētais gars, un es viņu apzināti zaimoju, izsmeju šo svēto garu. Es tā saprotu, ka tas varētu būt tas nāves grēks, par ko Jēzus brīdina. Tas netiks piedots. Kāpēc tas tā ir? Es nezinu, bet Jēzus tā teica, varbūt šeit brāļiem būs zināšanas, kā tas ir precīzāk, kāpēc tas tā ir. Es zinu to, ka svētais gars ir gars, kurš visu šo laiku dara uz zemes, kurš visas lietas kārto, un Jēzus to saka, un tas ir rakstīts 2 evaņģēlijos ļoti noteikti. Interesanti, ka nāves grēks nav, ja kaut ko runājam pret Kristu, kas faktiski ir Dieva mīlestības izpausmes visaugstākā pakāpe pret cilvēku, bet pret svēto garu.
Šī raksturvieta ir daudz debatas radījusi un domas. Un viens no tādiem teologiem, kas ir mana autoritāte, Džons Stots, ka viņš par šo runā, viņš piemin arī to, ka evaņģēlijos arī Jēzus saka, ka svētais gars ir tas, kas mūsos rosinās no to grēka atzīšanu un apzināšanos, un patiesībā tas ir arī tas veids, kā mēs nākam pie gaismas. Un ja cilvēks saceļās pret svētā gara skubinājumu, to atkal un atkal noraidot, ignorējot, jeb piesmejot, ja, neņemot vērā, tad jau tas ir līdzīgi kā ar cilvēku ādu, kas, teiksim, no atkārtotiem ievainojumiem kaut kur paliek tāda cieta, un tad jau kas vairs var cilvēku vest pie šīs grēkapziņas. Bet pie šī konteksta vēl es gribētu, lai mēs pamanām to, ka pagājušo reizi mēs jau runājam par lūkšanu. Un šeit jau tā saruna par lūkšanu turpinās. Ja? Un man liekas, te ir tas, ka viņš saka, ja kāds redz krītam kādu grēkā, ko te vajag darīt? Un kas tad ir bieži vien pirmais instinkts ir, tad tur ir bieži vien varbūt tur ir tāda papriecināšanās, redz, kā viņš krīt, bet es nē, jeb arī varbūt tur kādreiz pat aprunāšanas fenomens mēdz būt arī pieredzēts, bet šeit ir tas pirmais lūdzu, lūdzu Dievu, cel to Dievu priekšā. Bet redz, te ir tas interesantais, ka redzi, mēs nevienmēr domājam, un varbūt jūs, brāļi, noteikti vairāk par to esat domājuši un reāli dzīvē saskārušies. Bet pirms lūkšanas, vai tad kāds domā vispār par to lūgt, jeb nelūgt? Vai kāds pajautā, pagaidi, kas tur ir par problēmu? Mēs redzam augļus, grēka augļus mēs redzam, sekas mēs redzam. Tagad mēs krītam ceļos, lūdzam, Dievs palīdzi, pacel viņu. Patiesībā mums nevajadzētu lūgt. Otrs moments, nezinu kā jums, brāļi, bet es savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka ir bijušas situācijas, kur es esmu lūdzis, un burtiski tu nevar palūgt. Es nesaprotu. No pirmajā reizē man bija ļoti dīvaina sajūta. Burtiski tā kā pret sienu, es domāju. Un man nav nekā pret tā cilvēku, kaut kāda dusmas, jeb nepiedošana, jeb kaut kas vispār. Un es lūdzu, un tu nevari palūgt. Un mēģinu vēl vienreiz, pēc tam es esmu sastapies ar cilvēkiem, kuri ir līdzīgi, arī lūguši un nevar palūgt. Tas tad nozīmē, ka Dieva gars laikam parāda to, jeb apstiprina to, ka tu nelūdz. No otras puses, vai tad nevajadzētu par visiem lūgt? Dievs jau ir tas, kas visu izšķir, un tad, labi, tad, ja tu viņam nepiedod, tad tā ir, bet es tikai lūdzu, mēs tikai kristieši, kas tad mēs pat tiesnešiem, ka mēs tagad vispār nelūgsim. Lūdzu. Piekrītu brāļiem, ka šī vieta nav viegla un daudz diskutēta. Pāvils savās vēstulēs saka, ka tādu atziņu nošķirties no ļaunā. Grēks ir ļaunums, un bieži vien svētos rakstos tas ir salīdzināts ar lepru, ar kaut ko tādu, kas inficē pārējos. Un varbūt izejot no šīs atziņas, mēs varētu šeit arī mazliet labāk saprast. Pirms tam jau bija arī runa par mūžīgo dzīvību, par dzīvi Jēzu Kristu. Un ja kāds šo dzīvi apzināti, pilnā mērā, ejot pret pašas dzīvības principu, kas ir gars, atstum, nepieņem, norobežojās, tad patiesībā viņš nevēlas pestīšanu. Bet viņš jau ir saņēmis pestīšanu pirms tam. Jā, bet viņš šeit, šī gadījumā, ja tā var teikt, iet apzinīgi no neatgriešanās ceļa. Viņš izvēlas pazudināšanu. Un bieži vien, ja tā cilvēks to dara, un viņš pilnā mērā apzinās, tad, manuprāt, tas varētu tikt kvalificēts kā nāves grēks. Nesteigsimies uz priekšu, ja arī šodien mēs nenobeigsim, turpināsim nākošajā raidījumā. Bet es gribu tev jautāt reālus darbus, jeb reālus situācijas, kas varētu būt tas,
ko cilvēks nedara, kristietis, ko nedara, jeb ko viņš ir sācis darīt. Manuprāt, viens izteiksmīgs piemērs no svētajiem rakstiem, tas ir Jūdas nodevības skūpsts, vai arī pēdējās vakariņās, kad Kristus vēl viņam piedāvā savu draudzību, bet šeit cilvēks ir apņēmības pilns pazudināt Dievu dēlu un neatgriežas savā nodomā Dieva mīlestības priekšā. Kāpēc tu saki, ka Kristus piedāvā savu draudzību? Kristus sacīja, dari... Jā, bet viņš arī mērķis, varbūt viena cita interpretācija, ka viņš dodot šo maizes gabaliņu zinām mērā, ja tā var teikt, vēl parāda mīlestības žestu viņam, viņš nenotiesā, bet viņš parāda, ka viņš turpina viņu mīlēt. Bet varbūt otra izteiksmīga vieta, divi cilvēki blakus krustā sistējam. Viens, kas tādā brīdī turpina zaimot, turpina apvainot, turpina sacelties pret Dievu un īstenībā pazudina sevi, bet otrs pieņem pestīšanu. Viestur, kā tavā baznīcā saprot nāves grēku? Droši vien jau katrs arī skatās un sajūt ko vairāk. Mēs piekrītam arī, ka runājot par nāves grēku, arī mēs vairāk tā saprotam, ko Kristus arī evaņģēlijā. Bīskaps Jānis jau divus pieminēja, arī Marka evaņģēlijā tas ir un vēstulēs, kas ir pret svēto garu grēks, ka tas ir tas nāves grēks, bet šajā gadījumā ir ļoti grūti mums tieši tā kvalificēt, ko Jānis saka, jo te ir, kā Pēters arī sacīja, atgādināja par lūkšanu, tu sacīja, nevienmēr ir viegli lūgt, jā, un reizēm mēs varbūt pat mums liekas kaut kas nepareiz. Tā tendence ir reizēm baznīcās, ne visās un vienādā mērā mācīt dzīvot pēc savu mēra un pēc savas izpratnes. Varbūt, ka tā lūkšana, ja man liekas, ka grēks sakārto man un ļauj man pēc tam iet un runāt, jo ir jau evaņģēlijā arī sacīts, kā rīkoties, ja tev šķiet, ka kāds grēko. Lūkšana ir labs moments. Judaismā arī faktiski bija tīšie grēki, kurus arī varbūt varētu kvalificēt ar to. Tā bija tīša atklāta sacelšanās pret Dievu, zaimošanu viņu, un tad bija, kā viņi saka, netīšie grēki, pie miesas, prāta, un viss tā, kā jau mūsu sadzīve visādi veidojās un iet. Grūti tieši tagad saprast, ko Jānis saprot, bet es redzu, ka jebkurā gadījumā, abās tajos gadījumos runa ir par tīšu, varbūt zaimošanu, sacelšanos pret Dievu. Varbūt, ka te ir runa par tiem, mēs runājam, Jāņa Rolands atgādinās tos vārdus par viltus mācībām, kas nāca iekšā tīši zaimoja Dievu un mēģināja novērst no viņu. Varbūt, ka tas ir ar to saistīts, bet es domāju, ka tas ir prātīgs aicinājums lūgt, ja man šķiet, ka kāds dara aplam, lūgt, lai Dievs tad vai atgriež viņu sirdi un arī varbūt palīdz man pareizi saprast un tad pareizi rīkoties. Tev ir nācies dzīvē, jeb tavā mācītāja praksē jautāt tādu jautājumu, varbūt, ka tu esi zaimojis svēto garu? Tieši jautājums neesmu, bet ir bijuši līdzīgi gadījumi, kā tu sacīji, ka tu centies lūgt un saprast, un it kā neiet, un cilvēks absolūti aizverās un negrib neko. Viņš pret šo kopā lūgt negrib, viņš arī negrib lasīt kaut kur. Nav, viņš absolūti ir ciet pret Dieva kaut kur tā vārda, darbību un uzrunu. Man grūti, viens Dievs zina, kas tur tālāk un ir, bet tāda ir tā. Pirms man nākošā jautājuma, Rolanda. Kāda ir? Te ir tik daudz, ka brāļi varētu iet tagad prom. Es atlikušo raidījumu daļu varētu tikai par šo jautājumu, jo tur ir tik daudz jau brāļi pacēluši, ko tā kā gribās nolikt un noenkurot, gan tas, ko Viesturs jau pasvītroja, ka pirmkārt ir teikuma sākums. Mēs tik ātri pārlecam, un bieži vien tāpēc, ka tas nāves grēks kā tēma paceļās tā kā spilgtāk, bet īstenībā tā nav tēma. Tēma ir, ja kāds redz savu brāli, darām grēku. Un tad nākamais uzreiz, ko mēs, ja daram grēku, tad mēs uzreiz domātu, ja to brāli kaut kā tur pārtaisīt, pārmācīt, varbūt slēgt ārā, varbūt vēl kaut kā. Un mīļais tēvs jāsaka, jo viņš mūs pa bērniņiem uzrunā, Jānis,
Viņš saka, runā ar Dievu, nevis ar brāli vispirms. Vai kā man šis teikums ir savā teologa jaunībā mācījis, ka es tā kā gribēju, ja ne gluži visu pasauli, tad vismaz savus grēka biedrus pārtaisīt, jo es, esmu pats pārtaisījies, un tā mums vienmēr ir to grēku, ko es atmetu, man gribās pateikt, ka tas tā vienkārši citi ar var. Un tad man šis teikums trāpīja, nevienreiz vien kā pātaga. Pirms es saku tam grēciniekam gudrus, pareizus, taisnīgus vārdus, vai es Dievam mīļus vārdus par viņu esmu pateicis. Un tā kā sapratu, ka es esmu bieži vien pa slinku savās lūkšanās vēl par viņiem domāt, tad gars man mācīja, bet pagaid, ja tad es pa slinku lūgties, tad es arī pa slinku runāt. Tā, ar to cilvēku, proti par to cilvēku vispirms jārunā ar Dievu, un pēc tam ar to cilvēku par Dievu. Nākamais, nāves grēks. Pirmkārt, uzreiz, lai pamanām, mums nav bauslības aizliegums lūgt par viņiem. Ja es būšu lūdzis par to, ko apustulis apzīmē nāves grēku, un kā jau brāļi arī pasvītroja, mums ir rakstīts, grēka alga ir nāve, visa grēka, jebkurš vismazākais bauslis, Kristus ar to pasvītroja, ja apsūdz kaut viens burtiņš no baušļiem, to es apsūdzētā soliņš, ja tu neesi vairs liecinieks vai vēl kā mēs te jūtamies. Tātad, pirmkārt, tā aizlūgšana, viņš vienkārši, es pievienotos tiem teologiem, kuri saka, ka apustulis šeit nevis aizliedz lūgt par to, bet saka, ka tur gan nav nekāda garantija vai nav nekāda apsolījuma līdzi. Protams, ka pirmkārt noteikti apustulis domā to pašu bēdīgi slaveno Kerintu, kurš, un es pieļautu, ka arī atceroties, jo apustulis jau atcerās Jūdas, apustulis atcerās vismaz dzirdējis Ananiju un Safīru, kas nokrita beigti uzreiz, kur ir, jo šeit ir, mums tas tūkojums nāves grēks. Grieķiski viņš mazliet tāds vienkārši grēks uz nāvi, grēks, kas noved nāvē. Arī tā to varētu tūkot. Otra lieta, ko un tas man paliek kā interesants jautājums, manuprāt, brāļi, ko jūs komentēsiet, bet pēc manas, es teiktu, droši vien, ka arī luteriskā nokrāsa šajā komentējumā būs. Bet pēc manas tās izpratnes nāves grēks, vai ja mēs drīkstētu likt paralēles, ja tas nav viens un tas pats, tad vismaz tuvu stāvoši grēks pret svēto garu, laikam vairāk tiek darīts ar muti kā rokām un kājām. Es tā, jo pēc tā, kāpēc Kerins, kāpēc Ananija Safīra, kāpēc Jūdas, labi, Jūdas arī grēka darbu briesmīgi izdarīja, bet arī vārdiski. Proti tā sirds nocietināšana, tā ārējā liekuļošana, ka tu tur sēdi, tad labāk esi pretinieks, nekā sēdi starp savējiem. Man šķiet, ka tur ir tas nāves grēks. Viens, ko no luterisma vai pat no paša Lutera esmu paņēmis, kā bagātība varbūt citiem var noderēt, ir, sevišķi runājot par grēks pret svēto garu, lai ticam un zinām, ka negribot tas nenotiek. Tas nav nejauši. Mēs nevaram nejauši sapurgāt Kristus upuri par mums. Tas nevar notikt tā. Es tā nejauši pēkšņi vienu dienu. Es tā sagrēkoju, ka man vairs nav piedošana. Lai visi radioklausītāji dzird, Kristus ir teicis teikumu, ik viens grēks tiks piedots. Ik viens, jā. Tāpēc, kas šeit ir runa? Šeit noteikti jau būs apakšā tas, ka tu aizliedz Kristum būt pa pestītāju. Aizliedz Dievam būt pa Dievu apzināti. Un otra lieta, ko, es nezinu, Andris tā mīļi nepieminēja, bet senākos laikos gan Rietum, gan Austrum baznīca nosauca vārdus dažādus, līdzīgi kā Pāvils ir devis sarakstu garauglim, miesas darbiem. Tāpat ir arī uzrakstīts sarakstā šie nāves grēki, ko pēc reformācijas, tāpēc, ka bibliski šo mācību tik ļoti nevar nopamatot, mēs tā kā pie tā nepieturamies, bet šai mācībā, ko es noteikti varu par to lasīdams noņemt cepuri, ir tieši tas, ka tie nosaukumi, kas tur ir pateikti, ko arī katoļi, bet droši vien jums kā teologiem droši vien pat no galvas arī jāmācās, ja? Tas sarakstiņš kaut kā. Tad tie nosaukumi tai sarakstiņā. Jā, taisnīgi. Bet ko es gribēju sacīt? Ka tai sarakstā, Andrija, es kļūdos palabo, bet tai sarakstā aprakstītie grēki nav tur Hitleram. Ja, bet ir piemītoši kā potence arī manī. Un tas man liekas ļoti svarīgi pateikt, ka nevis tā, ka, ja es Dievam nesaku, nē, tad nekas, viss normāli, bet manī kā potence, to šī senā mācība, manuprāt, labi pasaka. Kā potence sēž visas šīs kārības. Ja es nestāvēšu kopā ar Kristu, mani tas nāves grēks tomēr parauja. Jā, faktiski tu sacīji Ananiju un Safīru. Bet padomāsim, tur viņi bija tikai savā starpā nolēmuši,
brāļi, un es gribu sacīt māsas, visi klausītāji un skatītāji. Šeit ir ļoti, ļoti jūtīga jeb bīstama zona. Mēs esam ļoti kļuvuši vieglprātīgi attiecībā uz zaimošanu, tieši svētā gara zaimošanu. Es nebaidos to sacīt. Mums ir jābūt, jālūdzās, mīļie, ja vienā draudzē būtu kaut kas tam līdzīgs, kā Ananijas un Safīras gadījums, tad man būtu jautājums, cik vispār būtu draudzes locekļi. Un nepārprotiet, es šeit nerunāju tikai par 10. Faktiski, vai te nav tas nāves grēks, ka tu apzināti krāpa Dievu? Ar pasvītrojumu uz apzināti. Jo tas, ko tu pateici, Ananija un Safīra, nevis tā pēkšņi ienāca kārībiņa, bet tā bija kārtīgi izplānots un katrā solī varēja atgriezties. Jūdas katrā solī nodevējs varēja atgriezties, bet tas izplānojums tur tā, jo, kā ir sacīts, Kristus zināja, ka vēlns jau ir iegājis, ja? bet tik un tā cietās un gaidīja pat pie vakarēdiem. Bet ja mēs apzināti, un tad ir jautājums, vai ir tikai vārdiski izteikts zaimi pret svēto garu. Es atceros padomu laikos, bija dziesmas, kuras skanēja pa radio, latviešu valodā, zaimi tieši pret svēto garu. Tur jānodreb. Protams, man vēl līdz šim ir jautājums, kungs, vai tiešām tam cilvēkam, komponistam un arī dzejniekam, vai viņam nekad netiks piedots? Es nezinu. Bet fakts, ka tādas dziesmas ir izskanējušas tepat Latvijā, ir. Labi, atstājam to, kungs. Šeit man gribētos teikt, dara izņēmumu. Nē, izņēmumu viņš nedarīs. Kungs parāda savu žēlastību. Bet tagad atgriežoties pie tā, ko mēs darām, apzināti krāpjot Dievu. Vienalga, kurā sfērā, tas nozīmē, ka nāves grēks nav tikai zaimi izteikti vārdos. Tas nozīmē, ka nāves grēks ir arī, ja svētais gars man saka, un es neklausu, apzināti eju pretī, jeb es kļūdos. Ja es sabiezēju krāsas, ja es negribu teikt, dod jaunu valstlību. Jaunu valstlību es negribu dot, jaunu punktu. Tas ir ļoti nopietns jautājums. Un ir daudz cilvēku, kuri tā samulsināti, kuri saka, es esmu grēkojis pret svēto garu un es vairāk, man nav piedošana. Kaut gan pēc tam, kad Dievu lūdz, viss notiek, runājot par to, tā mēs nevaram par kādu cilvēku Dievu lūgt. Tā dažreiz gadās diezgan bieži. Un tad ir vērts šo cilvēku paņemt atsevišķi un teikt, draugs, ko tu esi izdarījis? Un ja šis cilvēks tad atzīstas, ko viņš ir izdarījis un pasaka to aizlūdzējam, tad es teikšu tā, vāks ir noņemts un tu vari lūgt. Ir lietas, kuras cilvēks tur, viņš ir izdarījis kādu lietu, viņš to tur, viņam ir naids, dusmas un tālāk un nepiedošana, jo Dievs nevar piedot viņam, ja viņš nav piedevis. Un ir ļoti daudzreiz vajadzīgs, lai šis cilvēks varētu atbrīvoties. Es esmu bijis ļoti traģiskām lietām liecinieks. Padomu laikā, es atkal pieminēšu to pašu Baranoviču pilsētu, Baranovičos sākas garīga atmoda. Un viens no traģiskākiem momentiem bija tas, ka, var sakot, tāds ļoti jauks moments, tas nebija traģisks. Cilvēks, kurš ik pēc brīža gāja atkal uz cietumu sēdēt par huligānismu, viņš stāvēja priekšā un teica, lūdziet par mani Dievu, es vairs negribu iet cietumā, es esmu 20 dienas kārā. Dievs viņu izmainīja, viņš ir patiesi kristietis, paldies Dievam. Un tad sākās kaut kas tāds, ko nespēja aptvert. Cēlās cilvēki no draudzes,
pat no kora, un viņi atklāti sauca savus grēkus vārdā. Visas 600 cilvēku lielās draudzes priekšā. Un bija pat tā, ka saka, es esmu grēkā, sieviete saka, es esmu grēkā ar to vīrieti. Un tālāk bija tā, ka mācītāji ķēra aiz rokas un teica, par ko tu teiksi. Jo bija grēki, par kuriem izmeklētājiem vajadzēja noformēt protokolu un vest taisnā ceļā uz cietumu un tiesnesim tūlīt nospriest sodu. Un tas teiciens visiem bija tāds, es vairāk nevaru, man iekšā sāp, es vairāk nevaru. Jo patiesība ir tā, es redzēju to, ko nozīmē Dieva gars pārliecina cilvēku par grēku. Jo tur mācītājs neprovocēja, un tagad sūdzēsiet visi grēkus, un ja nē, tad... Nē. Tur svētais gars to... Tur gluži otrādi centās piebremzēt, lai tas... Nerunā tik skaļi. Lai tas, nāc izstāsti man, ko tu klieks visā draudzē. Ja gadienam mani iesaistu. Man ļoti žēl, ka bija cilvēki tai pašā reizē, tai pašā draudzē, kuri sēdēja. Viņi sēdēja kā uz adatām. Jo jūs saprotiet, kā tevi Dieva gars uzrunā, un viņi zina, ko viņš ir izdarījis, un viņš nezina. Viņi zina, ka viņš ir kādu kopēju darījis, bet viņš nezina, vai tas celsies augšā, vai viņam pirmam jāliec kājās, jo, lai izrādītos pirmais. Tā darbība visādi. Bet es teikšu jums to, ko tas draudzē nozīmē. Tad draudze, tajā laikā viņi bija kāds 600, tagad ir pār pa 2000, viņi sadalījās vēl citas draudzes, caur šo draudzi ir simtiem cilvēku nākuši ar izmainītām dzīvēm pie Kristus, jo to pārliecina Dieva gars. Un tas ir ļoti nopietni. Bet parastā mūsu dzīvē, es gribētu teikt tā, mums vajadzētu sekot vienam piemēram, kā ir rakstīts Mateja 18. nodaļā, ir rakstīts tā, ja tu redz, ka tavs brālis grēko, ej un saki viņam. Tas ir ļoti svarīgi. Ej un runā ar viņu. Tas pats, es nevaru palūgt par Dievu, kas te notiek. Nekas neiznāk. Ej un saki viņam, ja viņš neklausa, tad paņem vēl kolēģis un saki viņam. Un tad saki draudzēji. Jā, man patīk 18. pants. Mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu. Tas ir fakts. Tas ir fakts, jā. Pirms tam es gribētu viņu sasaistīt arī ar 17. pantu. Katra netaisnība ir grēks, un tur nav teikts, ka tas ir ārpus kaut kur sabiedriski ir saslāņot. Tas uzrunāt tiek kristieši, un tad nāk šis tālākais ceļš, nožēlo, ej pie Dieva, un tu tiec sargāts, tu vairs negrēko. Katra netaisnība, katra netaisnība ir grēks. Tas ir, es domāju, ka tas ir interesants arī tas formulējums, kas zem tās netaisnības slēpjās. Vai ne? Jo arī mūsu taisnība, ir teikts, ir kā sārņaini drēb reizēm, tā mūsu taisnība ir iespējams liela netaisnība. Un šeit es redzu to, ko arī brāļi jau sacīja, un arī Rolandu izcēla arī. Tur ir tā apzinātā rīcība. Viss, ko tu pieminēji, tie rīkojās apzināti. Vai ne? Var gadīties, ka netaisnības izdara arī neapzināti. Viņš te iepina atkal to naudu, ne visa netaisnība ir uz nāvi un tālāk, un tad nāk tas, ko tu sacīji, un tas ir tas savu veidu tāds, man liekas, tu jau teici, kā tēvs bērniem, viņš saka, tu ej tur un tur, ja tu esi Dievā, tad tu esi pasargāts, tad tur ir tas prieks, un tad ļaunais tevi nevar skart. Tur viņš netiek klāt, kad tu esi Dievā paslēpies, kad tu esi ārpusē. Ne, kad tu saki, man Dievu nevajag, tev var skart. Ne? Tāpēc ej un es iekšā. Realitāte ir tāda. Ir daudzi piedzimuši, jeb atzimuši no Dieva. Un tāpat laikā viņi neklausa svētā gara vadībai. Sauksim vienalga kā balsī, jeb Dieva vārdam. Dzīvo nesaprasdam neko.
Tātad faktiski viņi dara milzīgu grēku. Es domāju, ka brāļi papildinās, es vairāk īpaši nerunāšu. Roland, tu teici, tev ir daudz, kas vēl sakāms, bet man liekas, ka ticība viņa vienmēr ir saistība, un viena no lielajām vērtībām ir paklausība. Ejam cauri vecai darībai vai jaunai, jebkurā gadījumā. Ja Dievs runā, tu klausies, nākamais ir paklausība. Tu vari nepaklausīt, tad ir tas mirkļa moments, es atgriezos, kāds brīnišķīgs piedzīvojums. Noskrien emocijas, un es aizēju atkal. Bet Jānis šeit saka, tas pasargā sevi. Kas ir, ja es esmu kā kristietis, tad es pasargāju sevi. Parasti jau ir tā, Dievs mani pasargā. Tas ir tas, kā arī jaunais tulkojums ir formulēts 18. pantu nolasīšu. Mēs zinām, ka ik viens, kas dzimis no Dieva, negrēko, bet Dieva dēls viņu pasargā un ļaunais neaizskar viņu. Un līdz ar to šeit mēs redzam nianses starp tulkojumiem. Ir vēl, mums jālasa ir Jēkaba vēstule. Jēkabs saka, tuvojieties Dievam, stāviet vēlnam pretī, tad viņš vēks. Ja cilvēks ir attālinājies no Dieva, Dievs viņam pakaļ neskries. Es gribētu teikt tā, varbūt tas tā īsti precīzi nav. Bet ja cilvēks ir attālinājies no Dieva, viņš ir pats iedomājies, nezinu ko, kā Pāvils tā, kad esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Tas nozīmē, es atzīstu savu nespēku, stāvēt pret vēlnu uzmākšanām, grēkam, un es cieši turos klāt Dievam. Teoloģisks jēdziens, attālinājies no Dieva. Praktiski, kā tas skan šodien? Praktiski tas skan tā, kad es vairs neizpildu, nelasu Dieva vārdu un nedzīvoju pēc Dieva vārda. Jo Dieva vārds saka, kas tam dēlam neklausa, uz tā Dieva dusmība paliek. Jāņa evaņģēlis 3. nodaļa pēdējais pants. Kā lai paklausa, ka nezinu, ko klausīt? Zina un saprot, te jau ir tā problēma, kad nekad jau mēs nesalīdzinām sevi, kāds ir Dievs un ko Dievs vēlās. Mēs neskatāmies Dieva vārdā. Dieva vārds saka, tas ir spogulis. Kā vārds ir spogulis. Mēs skatāmies uz otru un saka, redz, kā tas klibo, es vēl tik stipri neklibo. Tur ir tā mūsu lielākā problēma, ka mēs sevi salīdzinām ar cilvēkiem, mēs sevi, savu ticības dzīvi nesalīdzinām ar Dieva vārdu, par ko Dieva vārdu, ko ir sacīts, tas ir spogulis. Varbūt vēl viens pie tā 18. panta ir, lai nepārprotam varbūt arī to, ko tas nozīmē negrēko. Ja? Ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, un cilvēks varbūt vienreiz viņš iekritīs grēkā, un viņš domā, es neesmu no Dieva dzimis, un man mūžīgā dzīvība ir pazaudēta. Pāvils, piemēram, saka arī, es gribu padarīt labu un izdara to, ko... Bet šeit jau arī ir tas, ka tas vārds, kas tiek lietots, tā gramatiskā forma norāda uz kaut ko, kas ir paliekoši, sistemātiski rīcība un stāvoklis, nevis par kaut kādu iekrišanu. Centība negrēkot. Un tas ir kā tāds kaut kas paliekošs. Un tāpat laikā jau vecā darība saka, pat taisno, kas krīt un atkal ceļās. Ja? Tādēļ arī, lai nebūtu tā, ka mēs kaut kur sasienam tādu nastu, kāds klausās un atcerās kaut ko pārdzīvo, ko viņš vakar varbūt palika dusmīgs uz savu kaimiņu un tagad ir dziļās sirds. Jā, jo Talbergs teica par, un Rolands arī sacīja pirmais par Ananiju un Safīru, un tas tur nozīmē, nesi aiznesis pilnu cauri. Es reizēm iedomājos, Dievs, kas būtu, ja kādā draudzē tagad tas sāktu notikt? Brāl, tu negribi sākt, ka tavā draudzē tas sāk notikt? Lai Dievs pasargā no Vai līķiem. Dieviņ, kungs mīļais. Katra netaisnība ir grēks. Šī ir tāda, es vismaz viņu lietoju misijas sarunās, viens no tiem lielajiem tiltiem, jo grēks ir biblisks jēdziens. Netaisnība pazīst cilvēks pēc savas sajūtas, tā ir viņa pieredze. Neticīgam cilvēkam teikt grēka pieredze, viņš tā nointerpretē šo jēdzienu, ka bail pēc tam klausīties. Ja? Bet, ja tu pasaki netaisnību, to katrs saprot. Ne visa, protams, netaisnība, ko mēs dzīvē pieredzam, arī būs, bet ja tu atceries kādu netaisnību ilgāk par gadu, gandrīz noteikti, es varu teikt. Un to varat pamēģināt parunājiet ar tiem, kas saka, Dieva nav. Tas ir liels jautājums, kāpēc, ja Dieva nav, 10 baušļi sirdīs ierakstīti?
kāpēc katrs cilvēks, kas Dieva noliedz tik un tā 10 baušļus, grib, lai pret viņu tur. Turklāt arī pirmos. Man sākumā likās, ka tikai otros, lai nezog, lai godā manu laulību, lai mani neaprunā, nesit. Bet izrādās, ja dziļāk ieskatās, to, ko katrs cilvēks, arī ateists, to, ko viņš tur par savu svētumu. Tur arī pirmie 3 baušļi dikti trāpa. Nu, ja kādam svētums ir nacionalitāte, tad pašaubīties par nacionalitāti, kā man zinātņa onkologs teica, ka pirms 200 gadiem jau vispār tā nemaz nedomāju. Un es vienmēr es biju audzināts ļoti patriotisks, ja es vienmēr tā sašūbēju, es domāju, kāda jāga iet skolā, ja šitāds muļķības runā. Tagad, kad es dzīves skolu mazliet pagājis, es saprotu un sadzirdu, ko viņš saka, un ļoti svarīgi te ir, kāpēc 10 baušļi kā netaisnība. Un cits nekas. Kāpēc tā ir, ja jau Dieva nav, kāpēc tad mēs esam tik ļoti tādi, kā tur ir bībeliski aprakstīts? Bez teikšanas, bez mācīšanās. Otrs, es tā kā šai gadījumā atturētos no jaunā tulkojuma piebildes vai ielikšanas, es piekrīstu, ka vecais tulkojums oriģināla tekstam pēc manis sapratnes vairāk atbilst. Proti, tas mērķis, ko apustulis grib pateikt, ir ik viens, kas no Dieva dzimis negrēko, ik viens, kas no Dieva dzimis pasargā. Tur ir tas, proti, aktīvais ir tas, kas mūsos ir piedzimis, Dieva gars, nevis es pats. Un tomēr, tad, ja es esmu no Dieva dzimis, tad tas process ved pie negrēko. Tas ir process, tas nav stāvoklis, kur es tagad pēc kristības cauri negrēko. Un tad tiešām iznāk kaut kā teoloģiski to, kas ir grēcīgais, manī nosaukta citādāk, bet tie tikai ampelēšanās ar nosaukumiem. Bet patiesība ir, tad, ja manī būs tas, kas Kristus manī iedzimis, tad es negrēkoju. Tajā brīdī, kad es uz Kristu skatos, es tiešām arī negrēkoju. Tikai es bieži vien novēršu savus acis. Centies. Jā, precīzi. Un kas no Dieva dzimis pasargā sevi, nevis Kristus viņu, tas pats par sevi, ka Kristus viņu sargā. Kristus ir devis šo labdzimtību, jo jāsaka latviski, tā ir labdzimtība. Kas no Dieva dzimis, tātad tu esi karaliska dzimuma. Šī gara aristokrātija izpaužās kā, par garīgu cilvēku tā ar smīnu, man vienā brīdī atnāca tāds teikums. Garīga cilvēka dzīve ir tā, kā teica tas šoferis, visu laiku velk uz labo. Ja? Tā ir, ja? Ja tu esi garīgi piedzimis, tu nevari neiepriecāties gan par bērnu smaidu, gan par labo. Ja? Varbūt, tad nevar, bet visu laiku velk uz labo. Ja? Jā. Vēl 20. pantu un 21. ja mēs uzspēsim, bet mēs zinām, un cik tas ir ļoti svarīgi, tas šodien ir svarīgi, bet mēs zinām, un te es gribētu pat jautāt, vai mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso. Fantastiski. Fantastiski. Vai mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso. Un mēs jau esam patiesajā viņa dēlā Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Kā šo pantu vajadzētu uzlikt kā milzīgu lozungu, mīļie draugi. Mēs nevaram pieņemt un kopā lūgt ar citām reliģijām. Tas nav iespējams. Ja kāds man var pateikt pēc šī te rakstvietas, ka mēs varam lūgt ar citām reliģijām, citus dievus, citus aizvietotājus, citus starpniekus, tad piedodiet man, vērsim Bībeli ciet. Šeit ir reāli un skaidri un gaiši pateikts. Kur nu vēl skaidrāk? Jā, tā ir patiesība. Un šodien daudz cilvēku garīga dzīve tikai tāpēc ir ļoti vāja un viņa nespēcīga, ka viņi neapzinās, ka Dieva dēls ir nācis un mainījis mūsu prātu. Viņi cenšas ar savu prātu, ar saviem spēkiem. Pareizāk sakot, viņiem nav izmainīts prāts. Viņiem ir bijis izmainīts, bet pienāk laiks, ka viņiem iestāst kā nevar. Tu nevar, tu nespēji. Ja to cenšas iestāstīt, cilvēks to laiku pieņem. Viņš saka, redz, man neizdevās. Tad neizdevās. Kaut arī Jānis saka, pilnīgs tas vīrs, kas ne vārdā neklūp. Tad, ko darīsim? Bet redzēt, te ir tas moments, kad cilvēks padodās tam vēlna viltībai, ka es tāds neesmu, es to nespēju.
Ne jau pavelti Pāvils saka, es visu spēju tā spēkā, kas man stipru dara. Ja Dievs mums ir devis prātu, prāts jau ir, saprašana ir, bet reizēm mēs domājam, bet es jau to nevaru, es jau to nespēju. Jā, vārdu zināšana Jānim ir kaut kas īpašs. Viņš saka, mēs ne tikai ticam, bet mēs zinām, un tieši tā viņš iesāk vēstuli, ko esam redzējuši, dzirdējuši, ko ar rokām aptaustījuši, ko esam skatījuši dzīvības vārdu. To tad mēs tad arī pazīstam un jums arī sludinam. Un, manuprāt, tiešām tas arī parāda, ka, ja tā var teikt, ne ar zināšanām mēs nonākam pie Dieva. Protams, ticība ir kā dāvana, bet Dievs patiešām sevi atklāja. Viņš mums dod spēju viņu pazīt, ja? Un tur tā prāta izmaiņa notiek, un tas ir arī svētā gara darbs. Tas ir atzimšanas process, tas nav manā prātā radies, bet pestīšanas skar manu prātu. Mūžīgās dzīves dāvana patiešām viņa, ja es ļaujos, viņa patiešām es kļūstu jauns cilvēks. Es esmu jauns radījums Kristū ar pilnīgi jaunu domāšanas izpratni. Bet, ja es neļaujos, vai es vienkārši pielāgojos pasaulē un neatjaunojos savā sirdsprātā, savā domāšanā un izpratnē, tad patiesībā es kavēju gara darbību. Bet patiesībā jau tādā situācijā, kur 20. pantā mēs neesam patiesajā viņa dēlā Jēzu Kristu. Ir kāds princips cilvēkā, un tas ir dzīvības princips, kas patur mūs Dieva žēlastības stāvokli, un tā ir Dieva mīlestība mūsos. Un kad mēs šo Dieva mīlestību, ja tā var teikt, saraujam, mēs varam attālināties, bet viņa paliek mūsos. Bet kad mēs ejam pret šo dzīvības principu, pret svēto garu, kad mēs, ja tā var teikt, noliedzam, atsakamies apzināti, brīvprātīgi, mēs ne tikai grēkojam pret Dievu, bet mēs tiešām grēkojam pret svēto garu, un tur tad baznīca ir redz nāves grēku. Un Rolands jau man te parādīja to listi. Es gribu teikt, ka mēs varbūt daudz biežāk varam sagrēkot, nāvīgi un ļoti smagi. Un tieši tāpēc, piemēram, baznīca ir atgādināta tādas lietas kā, tirgošanās ar ieročiem, ar narkotikām, cilvēku tirdzniecību un tā, kas nodara ļoti lielu ļaunumu, tas ir tiešām uz nāves grēka robežas. Un pat cilvēks varbūt ir daudz biežāk uz šīs robežas stāv, viņš nevar iedomāties to ļaunumu, ko viņš izdara ar to, jo viņš pilnā mērā neredz grēka postošo dabu. Un arī tie, kas lobē. Jā. Tāpēc mēs esam aicināti būt tiešām pazemīgi, īpaši jau šī rīcība iet pret Dieva likumu, pret baušļiem, pret kopēju labumu, pret cilvēka dabā ielikto likumu. Pieminēja narkotikas. Pagājušajā nedēļā mums bija raidījums par legālajām narkotikām. Un policija gribētu, viņai ir spēks un viņa varētu vienā momentā aiztaisīt visu cietu. Viņi saka, mums rokas sasietas. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka augstākais likuma devējs nav devis zaļo gaismu. Kāpēc? Visi ir austa plecs. Nesaprotu. Un tā ir tikai kontekstā ar to, ko tu sacīji. Lūdzu, pēc ar to vēl. Ir tā, ka šeit Jānis saka par to patieso, un tagad mēs tūlītās būs mums eiro. Un kā mēs zināsim, ka mums ir īstie eiro, ja kaut kādi falšie iedoti. Un tas ir ļoti būtiski patiesībā. Un tas, ko viņš saka, patiesais Dievs un tā dzīvība, pēc ko mēs alkstam, mūžīgā dzīvība, viņš saka, ir vienīgi Kristu Jēzu. Jo 21. pāns saka, ir arī elki. Ja? Paldies, brāl. Tu man izraisīji smaidu. Ne pret tevi, lūdzu, nepārprot. Bet reāla situācija, paldies tev par šo piemēru par to eiro. Reāla situācija, kā šodien nomaina patieso. Patiesais būs lats. Draugi mīļie, no repšika mēs tiksim vaļā, no rupčika mēs tiksim vaļā, patiesais būs repšiks. Kādu laiku iet patiesais repšiks, pēc tam iet patiesais laķiks. Un pēc patiesā laķika tagad būs patiesais ēriķis. Piedodiet man par... Un rekur, tā ir reālā situācija, kā garīgā pasaulē. Precīzi to, paldies tev par šo piemēru, precīzi to pašu nomaina. Redz, kur tas būs Dievs.
Bet elki mainīsies. Jā. Un atkarībā no politiskā režīma, no cilvēku personīgās gaumas, bet te ir kaut kas, kas Un paliek. tādēļ, cik svarīgi ir 20. pantu iemācīties no galvas. Es atceros, man mamma savā laikā teica, dēliņ iezubrīja, tu nevari iemācīties iezubrīt no galvas. Paldies, mīļie brāļi, laiks mums ir ļoti aizsteidzies, cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un pasargā un sargiet arī sevi. Visu labu!